Viens arī ļoti būtisks sarkanais karogs ir, ja tu jūties slikti. Ja tu jūties slikti, ja tev ir jāraud katru dienu vai reizi nedēļā vai vienalga, ja tu visu laiku jūties slikti kopā ar to cilvēku, vienalga vai tās ir romantiskas attiecības, vai tās ir draudzīgas, vai vienalga kādas, tas nav ok. Tas nav tā paredzēts, tas nav nekādā veidā pieņemami. Es izskatījos, kā viņš gribēja. Es runāju, kā viņš gribēja, es domāju, kā viņš gribēja. Es dzēru, kā viņš gribēja, es gulēju ar viņu, kā viņš gribēja, es satikos ar viņu, kā viņš gribēja. Visa dzīve bija pilnīgi un absolūti pēc viņa noteikumiem. Romantiskās attiecībās taču ir viens no veiksmes priekšnoteikumiem, ka tu atveries, ka tu parādi sevi, savas vājās vietas, savus kompleksus un vēl kaut ko. Un ja pretī ir cilvēks, kurš uzskata, ka viņš drīkst un ka viņš var to izmantot savu egoistisku mērķu realizācijā, tad viņš to arī dara. Un skaidrs, ka pēc kara visi gudri un tur var spriest, kā es tā varēju, vai kā tu tā varēji, vai kā tu tā nepamanīji. Bet tajā brīdī ir sakritušas kaut kādas rindas kaut kādām lietām, un tu vienkārši piekrīti, tu notici. Beigās tu esi iemīlējies. Signāli bija jau no paša sākuma diezgan daudzi. Gan mazāki, gan lielāki, visādu formu un veidu. Bet, ņemot vērā kaut kādu visu to notikumu secību, manu iekšējo tā brīža sajūtu, es kaut kā pieņēmu tādus lēmumus, ka varbūt, ka man nav taisnība, varbūt, ka tas nemaz nav tik traki, varbūt, ka es varu piekāpties, varbūt, ka man vajag piekāpties, varbūt, ka tiešām kaut kādā brīdī viņam arī ir taisnība un es neko nesaprotu. Viņš sāka, noniecināt to, kas es esmu. Un tas ātri pārvērtās tajā, kad rekāds es gudrs, rekāds es labs, es visu zinu, visu māku, es esmu pārāks par visiem. Un man likās, ka tu esi tāda pati, bet rekā izrādījās, ka tu tāda neesi. Un tagad, ja tu gribi ar mani vispār būt, tad tev ir jābūt tādai, tādai un tādai, un tu vispār nevar atļauties man pretī runāt. Tāpēc, kā redzi, kur tu esi nonākusi. Tad kaut kādus gandrīz 2 gadus bija ļoti, ļoti smags posms. Viņš būtībā pilnībā iznīcināja manu būtību, manu personību un ielika tai vietā visu to, ko viņš gribēja, kā viņš gribēja. Un es to viņam atļāvu. Un tas īstenībā bija diezgan drausmīgi tādā ziņā, ka es atceros, ka es visu laiku raudāju. Es raudāju visur. Es raudāju mājās, es raudāju viņa priekšā. Es raudāju uz ielas, sabiedriskajā transportā, mājās. Es atceros, ka man darbā bija tāds liels monitors, man asaras biravas, klaviatūras. Jā. Un kaut kādā mērā viņš man bija pamanījies iestāstīt, ka tas ir ok. Katru reizi, kad no manīm iznāca ārā kaut kāda varbūt emocionālāka reakcija, vai kad es viņam atļāvos kaut ko pateikt pretī, tad es dabūju pretī pa pilnu programmu. Un nevis dusmas, nevis kaut kādu fizisku vardarbību, nevis apsaukāšanos, lamāšanos vai vēl kaut ko tam līdzīgu, bet reālu demagoģiju. No draugiem un radiem tie centieni ik pa mirklim bija. Tā kā Ines, vai tā kā to šķiet, ka tas ir normāli, bet es turēju karogu, savu vīriešu karogu, kuram ir vienmēr taisnība, un tā kā neļāvu tā kā sevi ietekmēt. Man liekas, ka angliski ir tāds termins kā gaslighting, man liekas. Es nezinu, kā tas latviski tulkojās, bet tas ir tad, ka otrs cilvēks panāk to, ka tu sāc pats noliegt savas vērtības, noliegt savus priekšstatus, pilnīgi noliegt pats savas zināšanas un pats sevi. Un tā ir tāda kaut kādā mērā varas spēle. Tie bija gandrīz 7 gadi, pirmie 5 bija tādi visritīgākie, un pēc tam tas pamazām sāk mainīties. Tieši arī tāpēc, ka es sāku, atmosties no tā visa. Cilvēkiem, man liekas, ka būtu jāsaprot to, ka attiecības nav vienvirziena ceļš. Ka ja otrs cilvēks izrāda ļoti atklāti, ka viss var notikt, bet tikai pēc viņa noteikumiem,
tad tas noteikti ir viens liels sarkanais karoks. Arī ar ko es saskāros, ka ja otram cilvēkam vienmēr ir taisnība, tas nav fiziski iespējams. Bet ja otrs cilvēks uzvedās tā, ka tikai viņam ir taisnība, tad tas arī ir sarkanais karoks. Ja otrs cilvēks nekādā veidā nerespektē tavas vēlmes, kamēr vien viņas neiekļaujās kaut kādā viņa dienas plānā, tas arī ir sarkanais karoks. Tas, ko mēs varam izdarīt, ir nelaist tādus cilvēkus savās mājās iekšā. Nelaist tos cilvēkus savās mājās, savā privātajā telpā, nelaist viņus savā dvēselē. Jo tas ir tas, ko mēs varam izvēlēties. Ir sevišķi, ja runa par draudzībām un romantiskām attiecībām. Mēs tiešām varam un mēs drīkstam izvēlēties. Un ja ir slikti, un ja ir nepatīkami, vienalga, kurš ir vainīgs, pilnīgi vienalga, kurš, tad tas ir jāizbeidz. Meklēt to palīdzību, nekautrēties viņu meklēt. Tas pilnīgi noteikti ir nekaunēties. Nekaunēties par to, ka tu kaut ko neesi sapratis vai tu kaut ko neesi zinājis, un nekaunēties vēl jau vairāk par to, kad tu esi pieļaus kļūdu.